kā piramīdas. Viena aizsedz otru, tagad braucam prom no Kairas pēdējie skati vēl uz piramīdām. Sausais paiciņš no viesnīcas. Katram tur ir ūdens pudelīti iekšā, būciņas, maizītes ar sieriņu. Sēžam autobusā, braucam jau. Te vakar sapītas bizes. Eģiptieši nekādas. Raufiņš mums ir. Nav Raufiņ. Čau Raufiņ. Mums ir forši autobus. Mums ir kits ļoti tumšs, bet nav angliski runājošs. Mamma viņa jau gribēs. Ja? Все. Vienā benzīna tankā apstājamies un gaidam. Gids teica, brauksim tālāk ar konvoju. Daudz autobusi, toalets briesmīgas. Pamazām lec saule virs tūkstneša. Tūkstens ir jau kaut kur pāris 6 no rīta. Tā pateikšu precīzi, cik tagad ir 7:07. Dabūt kafiju, sviteri iekšā. Te mūsu autobusiņš, šoferīts tur guļ. Un aiz autobusiņa pavarās jau skats uz Suecas kanālu. Un tālumā stāv daudz kuģi rindā. Tas kanāls ir kaut kur labajā pusē. Un tur šaurs Renai var redzēt jūra, kuģītes, divi, daudz tur stāv. Spiegošanas kamera darbojas. Ļoti skaisti. Ralfiņ, Ko? ietiek kamerā. Čau! Tā kā bija uzaususi gaisma, tad varējām vairāk izbaudīt ceļu. Un drīz jau tuvojamies arī Suecas kanālām. Šķērsosim Suecas kanālu drīz. Šeit iebraucot ļoti interesanti tādā lielā teritorijā ar daudzām joslām, acīm redzot labākiem laikiem paredzēts. Un pašu Suecas kanālu šķērsojam pa apakšzemes tuneli. Lūk, pēc brīža esam jau Āfrikas pusē. Ir tāda mazliet sirreāla sajūta. Visapkārt diezgan tuksnesīgs, bet uz Kairu ved plats daudzjoslu ceļš. Auto gan uz tā diezgan pamaz. Braucam cauri Kairas priekšpilsētām. Ik pa brīdim pavīd kāds apzaļumots kvartāls. Bet diezgan bieži redzamas daudzstāvu jaunbūves, kas ir nepabeigtas un izskatās bēdīgi pamestas. Mūsu pirmais apskates objekts Kairā ir Ēģiptes muzejs. Šeit mēs pievienojamies grupiņai ar angliski runājošu gidi, jo mani jaunieši krievu valodu nesaprot.
otrā kara kariete. He's not sit down, he's standing, and the horse pushing down that side. Ļoti ātri skrienam cauri visam muzejam. Skatiet tikai paši galā. Pēc muzeja ar angliski runājošo grupiņu mēs sēžamies mazākā busiņā un braucam uz Nīlas krastmalu, kur daļa grupas dosies braucienā ar kuģīti. Mēs gan šoreiz paliksim krastā, jo dažus no mums jau pamatīgi ir sašūpojis garais pārbrauciens no Šarmel Šeikas līdz Kairai. There is something funny. Mom was asked to have a picture with them. Something funny for the children. Okay, Habib, yes. If you don't like to stay in the bus, you can come to stay in the coast. Okay? It's not Uz important. krastā pasēdēsim vai autobusā? Krastā pasēdēsim, ja? Vien pasēdēt krastā. Yes. Opšiem sēžam mēs Nīlas krastā. Ne ar kādu kuģīti, nebraucam. Mēs izbrauksim pa Vēnto Hercogu Jēkabu labākusā. Kad? Kad mēs būsim Ventspilī Oh my god, es vasarā. gribētu ļoti. Hercogu Jēkabu. Ventspilī jābūt jēga. Par lētāju kuģītis. Kuģītis Hercogs Jēkabs brauc pa Vēntu līdz Jūriem. Kā mēs tas sēžam? Jā. Es daudz kā zivs. Nu un pēc brītiņa, kad mūsu grupiņa atkal ir sapulcējusies mazajā autobusiņā, jau braucam tālāk, šķērsojam Nīlu pa tiltu. Un te, protams, ir īstais brīdis iedomāties kādu vēlēšanos. Nezinu, kā jūs, bet es tā daru katru reizi, kādam jaunam tiltam pāri ejot vai braucot. So as I told you, my friends, now you can see the pyramid. That is the biggest one. That is 149 meters. بفعلي عشان على البنى العربية. That one. And as you can see the entrance here, this is not the original entrance. That's just passenger. Just for us. Just passenger. Yeah, and this passenger it's opened by robbers first to know what's inside the pyramid. How they opened? They opened by chemical reaction of water and limestones, not dynamite. Because if they will use dynamite, it will be very dangerous. The stones here, look at the stones, please. It's not fixed with concrete. It's fixed with the pressure of the water and the fire.
That's why maybe there is a holes inside the pyramid. The holes inside the pyramid, that's to keep it the pressure, not just to bury the king. Something else, my friends, there is a 3 rooms in the pyramid. And the 3 rooms is the Sukar underground. Middle one is Bitah, power. Uzir, third one for the soul. So the 3 rooms may be to return the energy inside the circle of the body. Sometimes when he needs to make something like a meditation to connect his element with the stars. That's why the 3 pyramids here, it's aligned with the stars. That is the biggest one. And here that one, that is the second one, 136. Varēja redzēt piramīdu. Ir lielāka, jo viņa ir kalnā. Tā parādās reku sarkanais krūjums. Paldies! Vēlreiz nospiež, tad izslāpst. Tātad, mamma, kur mēs tagad ejam? Mēs tagad ejam, varbūt, ka mēs paspēsim līdz kaut kādām skatu punktam. Mums ir pusstundiņa vēl laiks. Es jau vajadzēja uzreiz varbūt iet uz augstu. Noskrūvē pudelē korķi un Ļoti skaisti. Ja galvenais varētu arī kaut kāds filmas taisīt. Jā, te jau arī tālumā pilsēta, zirgi, kamieļi un zirgi, busiņi un amanda, celkrasti. Viss kā vajag, ārpus. Tagad mēs atradām vēl 3. piramīdu. Atradām tālumā, bet tur gan neviens cilvēks nav piegājis. Varbūt ir gan. Tur daži iet, bet tas lielais turistu pūls ir šitā, tie pirmās. Tā nu, pirmie piramīdu iespaidi ir piedzīvoti. Jāsaka, ir daudz savādāk nekā no skolas laika vēstures grāmatām es biju iztēlojusies. Manā iztēlē piramīdas nebija sasaistījušās kopā ar milzīgajiem turistu pūļiem un uzbāzīgiem suvenīru pārdevējiem un pilsētu tepat aiz stūra, bet iespaidīgi bija jau gan. Un nu ir laiks doties uz autobusiņu, lai pārbrauktu tepat netālu uz blakus esošo stāvvietu, lai aplūkotu nākamo brīnumu Sfinksu. Izskatās, ka viņi ir beiguši darbu pie zirgi un nāk mājās. Lai tiktu pie Sfinksas aplūkošanas, ir jāiziet cauri dīvainas drupu ēkas vārtiem
un jāuzkāpj uz nožogota paaugstinājumu. Es domāju, kas tā par meiteni ir tā baigās izvēle. Skatos, kas man šitā mēs selfijas pie. Nu, te es kā parasti kaut ko iesāku teikt un apraujos pusvārdā, bet doma tāda, ka, lai tiktu pie bildes ar tikai sfinksu, ir krietni jāpaciešas, un tuvāk pieiet un uzkāpt uz sfinksas ķepas nav atļauts. Ir jau krietna pēcpusdiena, un kamieļi rindā dodas uz savām naktsmājām. Mēs arī drīz dosimies. Vēl papusdinosim kādā Kairas viesnīcas restorānā, un tad jau atpakaļ uz mūsu lielo autobusu. Tad jau atpakaļ uz mūsu kurortpilsētu Šarm-el-Šeihu. ريحت منه مرة يسيبني